Sveicināti un laipni lūgti mājdzīvnieku aprūpes centra Pet City podkāstā Mājas mīlulim. Mans vārds ir Kato, būšu ar jums kopā 6 šī podkāsta epizodes, kurās izrunāsim dažādākās tēmas, kuras saistās ar mājdzīvniekiem. Es pat esmu suņu cilvēks. Kad man bija 6 gadi, manā ģimenē ienāca kucēns, par kuru es ārkārtīgi ilgi biju sapņojusi, un arī šobrīd īsti tā nekas nav mainījies, jo arī tagad katru vakaru mani mājās sagaida Yorkshires terjers Jose. Pa vidu suņiem gan ir bijis vēl viens mājdzīvnieks, žurciņa, kura tad arī, kā izrādās, piederas pie šī podkāsta pirmās tēmas ar nosaukumu eksotiskie mājdzīvnieki. Ko tad parasti cilvēks iedomājas, izdzirdot šo vārdu savienojumu? Visdrīzāk tas ir kāds tīģeris vai kāds pitons terārijā, bet, kā izrādās, šis vārdu savienojums sevi ietver ļoti dažādu sugu pārstāvjus un lielu klāstu, no kuriem, būsim godīgi, dažas sugas pat nešķiet tik eksotiskas. Kas tad ir eksotisks mājdzīvnieks un vai mājās mēs varam turēt pilnīgi visu, kas ienāk prātā? Ar ko jārēķinās eksotisko dzīvnieku saimniekam un kādas kļūdas nepieļaut? Un kas tad ir neparastākais, ar ko savā ikdienā saskaras veterinārārsti? Par to šodien mēs parunāsim sarunu ciklā Mājas mīlulim pirmajā epizodē, un šeit man blakus ir Pet City veterinārārste Anžela Vasiljeva, kuras specializācija kā reiz ir tieši eksotiskie dzīvnieki. Čau! Čau! Tātad, jā, es esmu Anžela Vasiljeva, un mana ikdiena saistās ar šiem eksotiskajiem dzīvniekiem. Un es pieņemu Pet City Akropolis klinikā tieši. Tātad, mans ceļš kā veterinārā ārstam sākās vidusskolā. Es neesmu tas ārsts, kurš sapņoja kļūt par veterinārā ārstu jau bērnībā, kā daudzi mani kolēģi. Mans tas apziņa nāca tikai vidusskolā, kad es pārgāju uz jaunu skolu ar dabas zinātņu novirzienu klasē gāju, un tad kamēr mana lielākā daļa šo klases biedru gribēja kļūt par humānajiem ārstiem, es izlēmu, ka es gribu atšķirties, un kad man interesē dzīvnieki, un es gribu kļūt par veterinārā ārstu. Tā arī tas viss arī sākās. Kad man parasti prasa, kāpēc tieši eksotiskie dzīvnieki, tad šeit man liekam pateicība jāsaka maniem vecākiem, jo, kad es gāju pirmajā kursā, vecāki nolēma, ka viņi grib kā hobiju turēt trušus, un truši ir eksotiskie dzīvnieki, un līdz ar to tā arī sākās man šis ceļš uz eksotisko dzīvnieku medicīnu. Es sāku vairāk par tiem interesēties, lasīt, saskarās ar dažādām šīm saslimšanām, kas bija mājās, ar vakcinācijām un visu šo. Un tā arī es nolēmu, ka es būšu eksotisko dzīvnieku veterinārārsts, bet es pieņemu arī suņus un kaķus. Redz kā. Pastāst lūdzu vairāk, varbūt ir nezinātāji. Es, piemēram, pieskaitos jau pie tiem nezinātājiem, jo es nezināju, ka žurciņa jau skaitās eksotiskais dzīvnieks. Pastāst vairāk, kas ir eksotiskais dzīvnieks, kas slēpjas zem šī jēdziena? Ja mēs runājam, kas ir eksotiskais dzīvnieks, es parasti saku, tas nav ne suns, ne kaķis. Jā, bet, ja mēs tā skatāmies, tad eksotisks dzīvnieks ir tāds neparasts dzīvnieks. Tas, kuru netur katrās mājās. Jo, ja es pārsvarā paprastu cilvēkiem, arī noteikti tavā paziņu lokā, kādi ir dzīvnieki, tad lielākoties atbild suns vai kaķis. Tad tas mazākums cilvēku, kas ir, viņiem ir kāds eksotiskais dzīvnieks. Un visbiežākie, kas tie ir truši, dažādi grauzēji, piemēram, kāmji, žurciņas, arī papagaļi cilvēkiem ir, un tad rāpuļi un bruņurupuči ir tie, kas ir tā kā mazākumā. Nu labi, ja mēs varam aiziet uz zooveikalu, un ne visos zooveikalos, bet daļā zooveikalu mēs tomēr varam iegādāties šos dzīvnieciņus. Visbiežāk tur ir kāmīši un žurciņas un tā, bet kā ir ar putniem un rāpuļiem, un kas regulē eksotisko dzīvnieku turēšanu mājās? Ja mēs runājam par to, kur tad mēs varam iegādāties šos rāpuļus un papagaļus, un arī citus dzīvniekus, ja tā paskatās, arī zooveikalos ir ne tikai šie grauzēji un truši, bet arī šo sugu pārstāvji. Un tāpat tās var, piemēram, piemājas zoodārzos arī cilvēki ļoti bieži sociālajos tīklos, sludinājumu portālos no rokām arī var nopirkt šos dzīvniekus. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par papagaļiem un rāpuļiem, viņi tiek
ievesti arī no ārzemēm. Ja? Es nesen biju lielā zooveikalā, un es skatījos, man interesanti bija, kādi ir šie dzīvnieki tur, jo pēc citīs nepārdod dzīvniekus. Ja? Es skatījos, kas tur ir, un tur bija truši, kāmīši, žurciņas, bija papagaļi, ja? Un dažādi rāpuļi, pat arī zirnekļi lielāki bija. Ja mēs runājam par šo kas regulē šo dzīvnieku turēšanu mājās, tad pamatā tas ir dzīvnieku aizsardzības likums. Ja, tur viss ir aprakstīts, kādu svaru, kur ir jāgriežās, ja grib iegādāties šādu dzīvnieku. Arī dzīvnieku labturība ir jāievēro, ņemot šādus dzīvniekus. Un ir raksturīgs katram arī ne tikai eksotiskiem dzīvniekam, bet arī sunim un kaķim 5 brīvības, kas ir saimniekam jāievēro. Tur ietver pārsvarā izvairīšanos no sāpēm, no slimībām, pareiza turēšana. Barošana, viss šis. Jā, tātad dzīvnieka īpašnieks ir nolēmis, ka viņš grib ņemt mājdzīvnieku, kas nav ne suns, ne kaķis, bet eksotiskais dzīvnieks, ir jāsazinās ar dabas aizsardzības pārvaldi un tur pastāsta, kādus dzīvniekus drīkst turēt mājās, kas ir tam nepieciešams un vai, piemēram, šie dzīvnieki nav aizsargājamo sugu sarakstā un kā ir vieglāk tikt pie viņiem. Tā tad es vēlreiz noprecizēšu. Ja es tagad esmu, piemēram, izlēmusi, ka es gribu iegādāties trusi, tad es aizēju uz zooveikalu, es tātad izvēlos šo trusi, bet man tomēr ir jāsazinās ar kādu. Ja tas ir vairāk iet runa par šiem papagaļiem, par āpuļiem, par tiem. Ja mēs vairāk runājam par trušiem un grauzējiem, kas ir brīvi pieejami zooveikalā, tad nē. Tas ir vairāk par tādiem aizsardzībiem, piemēram, par to pašu pitonu. Ja ir jāiet un jāprasa, vai vispār drīkst tādu dzīvnieku turēt. Ja par trusi, tad trusi parasti ir zooveikalā, vai, piemēram, ir šīs trušu saimniecības, ja ir trušu audzētāja asociācija, kur ir informācija par kontaktiem, kur tad var iegādāties šķirnes trušus, piemēram, un tad ir jāsazinās ar viņiem. Ar trušiem un šiem grauzējiem ir daudz vieglāk nekā ar citiem dzīvniekiem. Labi, tad pastāsti man tā, soli pa solim. Es gribu trusi, kas man jādara? Es eju viņu nopērku, kas notiek tālāk? No sākuma pirms pirkšanas ir vispār jāsaprot, kas ir trusis un kas viņam ir nepieciešams un vispār vai saimnieks, piemēram, kā tu kā saimniece būsi gatava šim trusim. Jo truši ir dažāda izmēra, viņi ir dzīvnieki ar savu raksturu, katrs ļoti individuālu. Un parasti saimniekiem iesaku, ja viņi nāk parunāt pirms pirkt dzīvnieku, padomāt, kādu viņi grib. Jo ir pundurtruši un ir truši, kas ir izauga liela. Liela tas ir 4-5 kg, mazāki tas ir līdz 2. Un ir jāsaprot, kādu dzīvnieku tieši jūs vēlaties, cik daudz ir šī platība mājās, ko var atļauties šim trusim. Tas ir pirmais. Nākamais, jā. Vai tas ir zooveikals, vai tā ir šī trušu kāda saimniecība, vai tas ir piemēram zoodārs, kur piedāvā šo dzīvnieku. Tad jūs izvēlaties, kur jūs dodaties. Un tad nākamais solis ir iegāde, ja? Un tad parasti pēc iegādes es iesaku saimniekiem kādu laiku ļaut adaptēties trusim mājās, ja? Vismaz tās ir 2 nedēļas, un tad viņu atvest pie veterinārārsta. Ja? Un, lai mēs varam izmeklēt, paskatīties, aprunāties ar saimniekiem, lai viņi pastāsta, kāda ir šī vide dzīvnieka mājās, mēs piekuriģējam, ja viss ir labi, tad tā arī atstājam. Un, kas ir svarīgi, mūsu valstī dzīvniekiem nav nepieciešama mikročipa ievadīšana kā sunim un kaķim, piemēram, ja trušim tas nav nepieciešams, trusim mēs vakcinējam un viņam tiek izsniegta vakcinācijas apliecība. Ja? Tas ir tas, ko, ja jūs kā dzīvnieku īpašnieki dodaties pie veterinārārsta. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi saprast, kā dzīvnieku pareizi turēt un kāda viņa ir šī pareiza barošana. Tas ir visnotaļ svarīgi, bez tā nu nekā. Vai ir iespēja vērsties pie tevis, kā pie PetCity veterinārā ārsta, un uzzināt visu, kas man interesē par jebkādiem dzīvniekiem, ko es vēlētos turēt mājās? Jā. Tad es drīkstu sarunāt ar tevi konsultāciju? Jā, un doties pie tevis. Jā, mēs esam atvērti arī uz konsultāciju bez dzīvnieka. Nenozīmē, ka, ja, piemēram, tev nav dzīvnieku, tu nevar atnākt uz konsultāciju un aprunāties ar ārstu. Tas ir ļoti labs un pareizs solis pirms iegādāties eksotisko dzīvnieku, atnākt un aprunāties. Varbūt tad, kad tiek iet saruna ar ārstu, mēs stāstam par viņu uzvedību, par nepieciešamību, par slimībām, un daudzi īpašnieki sāk apzināties un saprast, ka varbūt nevajag šo dzīvnieku, varbūt vajag kādu citu. Man tā ir bijis ļoti daudz ar trušu īpašniekiem, kad ļoti bieži vien, ja tiek paņemts bērnam, saimnieki atnes, piemēram, kad kaut kas ir noticis, un tad es viņam prasu, vai tas ir pirmais trusis, un saimnieks saka jā. Un tad es sāku stāstīt arī par to, cik izmaksas ir slimībām, piemēram, ja dzīvnieks viņš saslim, kā vispār viņu jāuztur, un tad saimnieki bieži vien man pasaka, ka viņi nezināja, ka trusis ir tik ļoti
laikietilpīgs dzīvnieks, finansiāli ir grūti uzturams un ka viņam var būt ļoti nopietnas saslimšanas. Dzīvnieku īpašniekiem liekas dažkārt, ka tas ir trusis, viņš dzīvojas, viņam viss būs labi, bet dažkārt šie eksotiskie dzīvnieki slimo daudz vairāk nekā suņi un kaķi. Es saprotu, ka trusis ir tāda eksotisko dzīvnieku tendence. Tā varētu būt šobrīd? Jā, jo lielākoties jau pie mums nāk trušu īpašnieki. Ja? Un, ja mēs tā paskatāmies, jā, tad trusis ir vispopulārākais dzīvnieks, kas pie mums nāk. Redz, kā. Mēs aizkadrā jau arī sākām runāt, ka trusi ir patiesībā diezgan grūti saprast. Ja sunīts, viņš parāda, ja viņam ir slikti, viņš tur palien apakšā zem galda un ieritinās, un mēs uzreiz redzam, ka jā, kaut kas nav kārtībā, dodamies pie veterinārā ārsta, tad ar trusi, kā izrādās, nemaz nav tik vienkārši. Kā trusis pauž savu nepatiku? Ar trušiem ir vispār ļoti sarežģīti dzīvnieki. Jo dažkārt, kā jau mums visiem ir zināms, trusis ir cēlējis no zaķiem, kas ir savvaļas dzīvnieki. Un trusis viņam tā kā instinktos ir tas, ka viņš nedrīkst rādīt, ka viņam ir slikti. Jo tad dabā tas ir plēsējam labs signāls, ka kur ir upuris un viņa droši var atnākt. Jā, un ka to var apēst. Jā. Līdz ar to arī mājas truši, kas tiek turēti saimniekiem, bieži vien vispār no sākuma neparāda šīs savas, vai parāda, bet tā ļoti tā, ka saimnieks uzreiz nevar vizuāli pateikt, ka viņam kaut kas nav kārtībā, jo, piemēram, mēs kā veterinārārsti, uz ko mēs skatāmies, vai dzīvniekam neizmainās arī sejas grimases. Trusim arī to var, bet saimnieki to brīžiem nepamana. Viņam var atglaust austiņas, viņiem šīs te ūsas, kas šeit ir, viņiem aiziet viņas uz sānu, un to mēs redzam. Eksotiskais dzīvnieks, kurš slikti jūtās, trusis, viņš var atteikties no ēdiena, viņš sāk mazāk ēst, piemēram, ja, arī izmainās defikācija un urinācija, kas ir ļoti svarīgi, tam jāsako līdzi, un pats svarīgākais ir šī te uzvedība. Ja trusītis sēž vienā stūrī tāds sabozies, tas nav normāli, viņš neguļ, tas viņam noteikti kaut kas sāp, jo trušiem ir tas, ka, ja viņiem ir ļoti, ļoti slikti, viņi var gulēt, sabozušies, viņiem nekas apkārt neinteresē, viņi slēpjas, viņi kaut kur palien, un tā viņi parāda tas, ka viņiem ir slikti, ja, un kad cilvēki mēģina ņemt viņu rokās, viņi redz, ka viņi izrāda šīs te sāpes, dažkārt arī trīc. Ja, līdz ar to ir, es saimniekiem vienmēr saku, ja jums liekas, ka jūs dzīvnieciņš ēd mazāk, kaut kas nav kārtībā, jums neliekās noteikti, un labāk lieku reizi ir atvest viņu uz klīniku, parādīt. Mēs izmeklēsim, parunāsim ar jums, vai nu tur būs viss labi, vai mēs būsim sākumā jau kaut kādai slimībai, kuru labāk varēs ārstēt pašā sākumā, nevis ka tas gadījums jau ir aizlaists. Labi, un sliktās lietas tagad paliekam malā, ķeramies pie labajām lietām. Pastāst, kāds izskatās ļoti apmierināts, laimīgs trusis savās mājās. Apmierināts. Kā var zināt, ka viņš jūtas komfortabli un labi? Trusis, kurš jūtās komfortabli, pamatā ir tas, kurš var izpildīt savas šīs te pamatvajadzības. Viņš ēd, viņam ir urinācija, defikācija, viņš ir aktīvs, viņš spēlējās, bet atkal par spēlēšanos. Ne visi truši ir tendēti spēlēties. Ir kas vairāk spēlējas, ir kas mazāk. Ja? Viņš iet uz kontaktu, ja viņš ir tāds kontakttrusis, kurš tāds mīlīgāks, viņš iet pie saimnieka, mīļojās, lēkā, skraida. Tas ir tas, uz ko mēs skatāmies. Parasti tas ir aktivitātes un ēšana, uz ko es saimniekiem saku, ka to ir jāskatās. Ar kādām problēmām truši visbiežāk un arī citi eksotiskie dzīvnieki nonāk klīnikā? Tās problēmas ir dažādas, bet visbiežākais, ar ko nonāk, piemēram, ja mēs runājam, es varu par katru tā kā mazliet, ja mēs runājam par trušiem, tad visbiežākais truši nonāk ar gremošanas trakta problēmām. Viņiem ir ļoti jūtīgs gremošanas trakts uz visu, uz barības maiņu, uz stresu, uz apkārtējās vides kaut kādām maiņām, un gremošanas trakts, es pat saimniekiem dažkārt saku, tas ir svarīgāks nekā sirds, jo viņiem tas ir tā kā pamats organismā, un ja viss ir labi gremošanas traktā, tad vispārējais arī ir labi. Ja kaut kur organismā ir slikti, tad gremošanas trakts ir vienmēr otrais, kas rēģē uz to visu. Ja? Tad gremošanas trakta problēmas, zobu problēmas trušiem ir ļoti aktuālas. Tas ir saistīts bieži vien šo nepareizo dzīvnieku barošanu. Ja? Tad nākamais ir, ar ko es saskaros, kad es izmeklēju trusi katru dienu klīnikā. Ļoti bieži dzīvnieku īpašnieki tur uz nepareiziem pakaišiem šos dzīvniekus. Pakaiši ir tur, kur viņi tur dzīvo. Vai tie ir paklaiņi, plediņi, kas ir ļoti mīksti un kas ir viņiem vajadzīgi, bet ļoti bieži dzīvnieku īpašnieki viņus tur uz cietām granulām vai vispār bez uz vienkārši uz plastmasa grīdas. Un kas viņiem rodās? Viņiem ir ļoti jūtīgas pēdiņas. Ja? Un viņiem ļoti bieži rodās
pēdiņu iekaisumi, saucamais pododermatīts. Un tas ir tas, ko es katram trusim gandrīz sastapu. Ja agrāk, kad es sāku savu veterinārā ārsta ceļu, es redzēju to katram otram trusītim, tad tagad, diemžēl, es to redzu katram trusītim. Un tas šim barošanai un turēšanai man paiet ļoti liels laiks vizītē, kamēr es saimniekiem visu izstāstu, lai ir savesta kārtībā šī apkārtējā vide. Ja mēs runājam, piemēram, par grauzējiem, piemēram, par kāmīšiem. Kāmīšiem visbiežākais, kas ir, tās ir traumas, ja, un parazīti uz ādas, kas viņam ložņā, tās ir ērcītes visbiežākais. Ja mēs runājam par citiem, piemēram, grauzējiem žurkām ļoti bieži ir elpošanas problēmas. Ja katram tātad dzīvnieciņam ir kaut kāda sava šīs te problēma. Ja mēs runājam par papagaļiem, ko es esmu pamanījusi, tad papagaļi ir tendēti vairāk uz nepareizas barošanas seku slimībām. Tātad ir par daudz vai par maz vitamīnu, tāpat ir ar mikro-makroelementiem. Un tāpat arī putniem nevar izslēgt traumas, jo viņi kaut kur lidinās un dažkārt saimnieki viņus atstāja bez uzraudzību. Kā ir ar kāmīti? It kā man šķiet, ka manā laikā, tad, kad es biju maza un arī ļoti, ļoti gribēju vēl kādu dzīvnieciņu, izņemot suni, jo, man liekas, kāmītis bija tāds ļoti populārs. Vai arī tagad ir tā, ka kāmīši ir populāri un tas ir pirmais dzīvnieks, ko vecāki izvēlās savai atvasēji? Ļoti bieži, jā, es redzu, ka tieši vecāki ar bērniem nāk ar kāmīšiem. Ja, tas ir, neteiktu, ka tā varbūt ir tāda modas tendence, bet tas drīzāk tā laikam ir pierasts, kad, ja piemēram, bērns grib, man arī pazīstamiem ir tā, bērns gribēja suni vai kaķi, viņam vecāki pateica, ka mēs tev nopirksim no sākuma kāmīti, kā tu kopsi kāmīti, tad mēs tev tā kā nopirksim šo, bet, protams, kāmīti nekopa bērns, bet vecāki, ja, līdz ar to, bet jā, ļoti bieži bērniem tieši tiek pirkti šie kāmīši, bet, piemēram, ko es redzu otrādi, piemēram, trušus pērk jauni cilvēki. Es reti, kad redzu, ka tādiem mana vecuma cilvēkiem pieder, piemēram, kāmītis. Viņiem vairāk iet pie sirds truši. Bet vai kāmītis tiešām ir tik viegli kopjams dzīvnieks, kā stereotipiski tas tiek uzskatīts? Tas ir tāds stereotipisks uzskats. Ja? Kāmītis ir īstenībā ļoti sarežģīts dzīvnieks. Tāpat kā jebkurš eksotiskais dzīvnieks, tikai liekas, ka viņam vajag tikai būrīti, viņš tur guļ, ēd, skraida ritentiņā, un tas ir arī viss. Tā nepavisam nav. Ja mēs salīdzinām, protams, ja mēs skatāmies, ka ar to dzīvnieciņu viņu nav jāiet ārā, ar viņu nav jāspēlējas, piemēram, kā ar suni, ar kaķi, ja daudz jāpavada laika, viņš dzīvo pats par sevi un dzīvo. Ja mēs skatāmies uz kāmīti, varbūt tā turēšana liekas viegla, bet ja, piemēram, tas kāmītis saslimst, tad tā aprūpe un viss, kas ir saistīts ar šo te kāmīšu, ar medikamentu došanu, ar barošanu, ir daudz grūtāk nekā soniem un kaķim. Un varbūt, manuprāt, cilvēkiem tas uzskats, ka kāmītis ir viegls dzīvnieks, ir no tā, ka ir ļoti maz informācijas par šo dzīvnieku turēšanu, barošanu un kopēji, kas viņām būt par slimībām. Ja, jo kāmīšiem ļoti bieži, diemžēl, nepievērš pietiekoši daudz uzmanības saimnieki, ja viņi dzīvo paši pa sevi un liekas, ka viņam tur ir labi. Viņš guļ, visu laiku guļ, un tad, kad saimnieki saprot, ka kaut kas nav labi, tiek atvest uz klīniku, viņam jau kādu laiku ir saslimšana. Un saslimšana, kurai mēs nevienmēr varam palīdzēt. Kas norāda par to, ka tam kāmītim tomēr nav labi? Tas ir tas, ka viņš vienkārši visu laiku guļ un līdzīgi kā trusis izvairās no jebkā. Jā, pārsvarā tā ir, kad kāmītis kaut kur paslēpjas savā mājiņā. Viņi neskrien, jo kāmīši ir ļoti aktīvi dzīvnieki, un viņi bieži skrien ritentiņā. Un tas ir tas, ko saimnieki kārt pamanīja. Viņš vairs neskrien, viņš neēd, ēdiena trauc, viņš paliek neēstīgs. Iedod kādu, piemēram, dārzenīti, viņš arī netiek apēst. Kāmītis guļ, kad viņu paņem rokās, viņam ir cietāciņas ļoti bieži, kad viņam ir slikti. Tas ir tas, uz ko pirmais parāda. Es vēl esmu dzirdējusi, ka iegādājoties kāmīti, reizēm gadās tā, ka tu ceri iegādāties puiku kāmīti, un beigās tu iegādājies meiteni kāmīti, un meitenei jau puncī jau ir daudz vēl mazi kāmīši. Kā lai izvairās no šādas situācijas? No šādas situācijas īstenībā ir izvairīties grūti. Nav tik viegli, jo, piemēram, dažkārt arī zooveikalā, arī mēs kā veterinārārsti, tie dzīvnieci, viņš ir vēl ļoti maziņš.
līdz galam dažkārt nevar noteikt pareizo dzimumu. Ja? Tāpēc tas vienmēr ir tās ļoti riskants pasākums. Tā kā loterija. Jā, es iesaku, bet jebkura dzīvnieka, ja mēs tā pa lielam skatāmies, pirkšana ir tāda neliela loterija, jo jūs nekad nezināt, vai tas dzīvnieks būs vesels un viss viņam dzīvē būs labi, vai viņam visu laiku būs kaut kāda saslimšanas. Ja? Un par tiem kāmīšiem es iesaku pirkt tādus lielākus jau kāmīšus, kam var jau atšķirt, vai tas ir puisīts vai meitenīte, jo tāpat ir arī ar trušiem. Pie mums atnāk, piemēram, uz vakcināciju 2 mēnešos. Un tad mēs viņus apskatām, un dažkārt mums liekas, ka tas ir puisītis, bet beigās izrādās meitenīte. Es saimniekus vienmēr par to brīdinu, mēs varam kļūdīties, jebkurš cilvēks var kļūdīties. Un viņiem šie dzimuma orgānu apvidus vēl nav tik ļoti attīstījies, lai mēs 100% varētu pateikt. Dažkārt var pateikt, bet dažkārt es saimniekus brīdinu, ka pēc pāris mēnešiem atnāksiet, mēs pārbaudīsim vēlreiz. Jā, man ļoti līdzīgi bija arī ar žurciņu. Sākumā mēs nopirkām puisīti Alanu, un beigās tā bija Aļona. Ko darīt ar eksotisko mīluli, ja ar to atgadās kaut kas naktī vai vakarpusē? Kā mēs zinām, lielākā daļa klīniku aizveras ciet, un kur doties, kur var saņemt šo te palīdzību, ja nu kas? Ja mēs runājam par to, kur tad var, īstenībā nav tādas neatliekama palīdzība eksotiskajiem dzīvniekiem, tieši mums ir Rīgā pāris klīnikas, kas nodarbojas vispār ar neatliekama palīdzību sniegšanu, bet vairāk suņiem un kaķiem. Viens, ko es varu ieteikt, tā kā es strādāju Akropoles klīnikā, man ir kolēģe, doktora Jāna Tipovska, kas arī strādā Akropolē. Mums ir tāda eksotisko dzīvnieku klīnika Akropolē, un mēs strādājam līdz 9:00. Ja kaut kas ir atgadījies, piemēram, vakarpusē, jūs droši varat vienmēr piezvanīt un paprasīt, vai mums ir brīva vietiņa, jo mēs strādājam pēc pieraksta, bet ja mums ir kāds brīvs loks, mēs labprāt pieņemam kādu vēl papildus, īpaši, ja tam dzīvniekiem ir nepieciešama neatliekama palīdzība. Ja mēs nevaram jums palīdzēt, tad es iesaku zvanīt uz visām iespējamām diennakts klīnikām un prasīt, vai ir kāds ārsts, kurš var sniegt šo te pirmo palīdzību, ja, jo tā ir vissvarīgākā. Pa nakti sniegt pirmo palīdzību un tad nākamajā dienā meklēt eksotisko dzīvnieku speciālistu. Nevis nakti vēl gaidīt, bet labāk laikus. Un ko es vēl dzīvnieku īpašniekiem parasti iesaku? Reti ir gadījumi, kad ar eksotisko dzīvnieku kaut kas notiek naktī. Tie ir tādi ļoti, ļoti reti gadījumi, un es saimniekiem parasti saku noteikti, ka tas jau ir kaut kādu laiku, un parasti tā ir. Nevajag gaidīt un cerēt, ka būs labi. Parasti labi nav. Ja? Ja jūs redzat, ka, piemēram, no rīta jums trusītis ir vai kāmītis vai putniņš vienalga apātiskāks, nēd, negaidat vakaru, sameklējiet ārstu labāk pa dienu, aizvedat, ja ir iespējams, lai paskatās, un tā kā es teicu, ja ir labi, tad ir sirds mierīga, ja ir jau slikti, tad mēs varam jau sākt ārstēt un reaģēt. Apskatot populārākos sludinājumu portālus, mēs varam atrast dažādākos eksotiskos dzīvniekus. Piemēram, dzeloņcūkas, piemēram, dievlūdzēji, gliemeži, pundurezīši, ķirzaks un vēl viss kaut kas cits. Katrā ziņā piedāvājums ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Kāds tavā pieredzē ir bijis interesantākais gadījums? Tāds interesantākais gadījums manā personīgi pieredzē, kā ārsta nav bijis. Man nāk vairāk truši grauzēji, bet es varu pastāstīt vairāk, kas ir kolēģiem man gadījis un kur es esmu bijusi klāt ar tiem dzīvniekiem. Viens no tādiem atmiņā vispilgtākais, kas man ir palicis, cūka, bet minipiks, jo minipiks jau skaitās kā eksotisks dzīvnieks. Tas ir mans sapņu dzīvnieks. Bet ar to tagad jūs sapratīsiet, ka ar to ir jābūt uzmanīgam, jo tas gadījums bija par to, kad saimnieks nopirka, viņš domāja, ka viņam būs maziņš minipiks, un vēlāk tā cūka izauga kā īsta tāda lauksaimniecības liela cūciņa. Un viņam ar to bija jāsadzīvo. Es iedomājos, kā jutās saimnieks, kurš nopirka mazu dzīvnieku, viņš domāja, ka viņš būs maziņš, bet viņš izauga ļoti liels. Bet vai tā arī ir loterija, vai tā tomēr ir krāpšana? Es domāju, ka tā ir krāpšana, jo, kad dzīvnieci, kad cūkas ir maziņas, viņas jau visas ir maziņas. Ja, un tad viņi izaug lieli. Vēl kas tāds bija, arī kolēģiem bija murkšķis, tāds ir grauzējs. Viņš bija nokļuvis pie mums uz Petsity klīniku, un tam dzīvnieciņš viņš bija paņemts no piemājas zoodārza, saimnieki paņēma viņu tā kā sev, un viņam tur bija veselības problēmas. Viņš bija pie mums stacionārā, vēlāk izārstējās un devās mājās, bet viņš
man patika urkšķis ar to, ka viņš ir ļoti tāds neparasts raksturā. Viņš visu laiku tā kā runāja, urkšķinās tā kā ar mums. Tas bija tā, viņš tās ļoti aktīvs par to savu būrīti. Un kā trešais dzīvnieks, ko es visvairāk atceros, ir valabijs, kas ir ķēngurveidīgais dzīvnieks. Tas arī manam kolēģim bija no Piemājas zoodārza uz klīniku atnācis. Tie ir man tādi, kas ir spilgtāk atmiņā palikušie dzīvnieki. Jā. Nereti cilvēkiem šķiet, ka viņiem vajag pieradināt savvaļas dzīvniekus, piemēram, izglābjot kādu mazu putniņu un to izārstējot, rodas sajūta, ka šis putns tātad var palikt pie mums mājās. Es pilnīgi iztēlojos, kā bērnu uz ielas atrod putniņu, apnes mājās un prasa, vai mēs viņu varam paturēt. Vai tas ir tik vienkārši? Vai mēs varam pieradināt un drīkstam pieradināt savvaļas dzīvniekus? Es iesaku savvaļas dzīvniekus vispār neaiztikt, ja kaut kur ir atrasts dzīvnieks, piemēram, ievainots putns vai kāds ezītis, sazināties ar iestādēm. Respektīvi, mums ir ļoti daudz, kur zvanīt. Ir dzīvnieku policija, ir dažādas biedrības, zoodārzi. Jūs šo dzīvnieci viņu varat paturēt, līdz viņam tiek sniegta atbrauc šīs vai biedrības vai zoodārzi vai kas, kur jūs viņu varat aizvest, un tur parūpēsies cilvēki, kas par viņu zin un māk rūpēties. Ja? Protams, mums vienmēr liekas, ka mēs izglābjot daram labu darbu, bet vai tiešām tā ir, lielākoties tā nav. Ir jāsaprot, ka savvaļas dzīvnieks, viņš ir savvaļas dzīvnieks. Viņš ir pieradis pie plašuma, viņš ir pieradis pie tā, ka viņam nav nekādu ierobežojumu. Ļoti bieži vien, kā jūs saprotat, dzīvnieks tiek ierobežots kastē, būrī viņš sēž, viņu aiztiek cilvēki, dzīvniekam tas nav tā kā tipiski. Līdz ar to es neiesaku, ja jūs redzat, kad ir, tad meklēt palīdzību kāds tādas zinošas iestādes, kas var sniegt šo palīdzību. Mums Latvijā tādas ir. Jā, šķiet, ka ir dažādi tālruņi. Arī man ir nācies saskarties, kur, ja nu gadījumā redzam kādu cietušu, tad zvanam un tiešām atbrauc un noķer putnu un aizved drošās rokās. Jā, un spēj parūpēties arī ļoti labi, nenodarot ļaunumu tam dzīvniekam. Tieši tā. Īss rezumējums tātad par to, kas tad man ir jādara, ja es esmu sapratusi, ka es vēlos mājdzīvnieku, nevēlos ne suni, ne kaķi, vēlos kaut ko citu. Pie kā man vērsties, ko man darīt, ar ko man rēķināties? Pirmais ir apziņa. Apziņa, ja, piemēram, tas nav ne suns un ne kaķis, ka tas ir eksotisks dzīvnieks, un viņš ir ļoti neparasts dzīvnieks arī savā raksturā un slimībās un visā. Un šeit jāsaprot, ka eksotiskie dzīvnieki nav tik ļoti daudz pētīti kā suns un kaķis, ja mēs ar to saskaramies ikdienā. Otrs, finansiāli. Es vienmēr saimniekiem ir jārunā arī par finansiālo pusi, jo eksotisko dzīvnieku medicīna dažkārt ir daudz dārgāka nekā suņu un kaķu. Viņu slimības dažkārt prasa daudz lielākus ieguldījumus laika un spēka. Tas ir jāsaprot. Cits ir jāsaprot, ka jebkuru dzīvnieku jūs ņemat, piemēram, ezi. Ja izņemt, cilvēkiem patīk Āfrikas pundurezīši, viņi ir ļoti forši dzīvnieki. Tas vispār, piedod, ka es tev parādzu, tas ir populāri? Jo man paziņu lokā nevienam nav mājās ezītes, bet mēs gribētu kādreiz paklaudīt ezīti. Ezīši, es neteiktu, ka viņi ir tik ļoti populāri kā truši, bet viņi ir. Ja, piemēram, mēs tā skatāmies, ja mums ir 10 truši, tad vismaz ir viens ezis uz tiem. Nu tā, kad ir cilvēki, kas tur šos te pundurezīšus, viņi nāk arī uz klīniku. Ja? Un, ja, piemēram, mēs runājam tieši par pundurezīšiem, tad dažkārt saimnieki saskatās šos te skaistos video internetā, ja, kur viņi ir ļoti piemīlīgi, viņi mīļojās, viņi iet pie saimnieka un viņi nopērk to ezīti, bet dzīvē tā nav. Dažkārt eži, viņi tādās 3 lielās grupās iedalās ir tie, kas ir tādi uz mīlestību vērsti, komunikabli, tad ir vientuļi dzīvnieki, kam nepatīk, kad cilvēks viņai tiek. Un trešais, kas man viņi visvairāk patīk, ir tie, kas ir kā tādi piedzīvojuma meklētāji. Viņi visur lien, viņiem viss interesē, viņi visu laiku ir aktīvi, un tie arī nav roku dzīvnieki. Un bieži vien saimnieki saskatās šos te video, un ko viņi domā? Viņi domā, ka noteikti man arī būs tāds dzīvnieciņš. Dažkārt tā nav. Un, lai tā kā saprastu saimniekam, ka tur var būt visādi. Viņš var būt mierīgs, viņš var būt aktīvs, viņš var būt tīrīgs, viņš var būt netīrīgs, un tam ir jābūt gatavam. Un, ja saimnieks tā kā paņem šo te dzīvnieku, tur viņu, un pēc tam izlem, man viņu vairs nevajag, ar tādu domu vispār labāk nevajag ņemt nevienu dzīvnieku. Ja? Tas ir tas pats svarīgākais. Svarīgi ir, lai cilvēks apzinās, ko viņš ņem. Varbūt, lai aprunājās arī ar draugiem paziņām, bet arī katrs viedoklis un katra pieredze ir ļoti individuāla. Tāpēc vienkārši ir jābūt gatavam, ka var sanākt visādi. Visādi, vai... Jā, tās tādas skarbās tēmas, bet mums par tām ir jārunā.
Paldies par sarunu un tiekamies nākamajā Mājas Mīlulim epizodē. Uz tikšanos!